Sveiki, mīļie draugi! Šodien par to, ka daudzie dialogi galvā, tas ir būris, kurā mēs dzīvojam. Mans vārds ir Agnes Muižniece un laipni lūgt manā YouTube kanālā. Šeit ir, manuprāt, viss tāds inčīgs un svarīgs par sievietes dzīvi šajā laikā, kurā mēs dzīvojam. Jo šis ir neparasts laiks, mīļie draugi, un mīļās sievietes, un arī vīri, kuri mani klausās, šis ir brīvības laiks. Un ko tas nozīmē? Kā tas ir? To var saprast un sajust tikai dzīvojot šo dzīvi un piedzīvojot to. Es to jau runāju un stāstu vairākus gadus, gan saviem klientiem, gan projektos par to, ka šis laiks ir, kad tev ir jāpiedzīvo tas, ko tu esi mācījies un it kā zini. Un visa šī laika enerģijas mums palīdz tajā būt un tajā dzīvot. Agnes, kas tie pa gudriem terminiem šī laika enerģijas? Jo man patīk runāt tā, ka pat bērns to saprot. Un to novērtē arī meitenes manos projektos, kad saka, tu visu proti tā izskaidrot, ka pat sarežģītākie termini ir skaidri. Jo man pašai ir iebjās runāt gudros terminos, tāpēc, mīļie draugi, kas ir šī laika enerģijas? Tu vari novērot to, kāds laiks bija, kad dzīvoja tavi vecvecāki, kāds laiks, kad dzīvoja tavi vecāki, un kāds ir laiks, kad tu dzīvo šodien. Un jau ieraudzīt lielu atšķirību, starpību starp laikiem, notikumiem un to, kas notiek cilvēka apziņā. Apziņa ir tā daļa, ko mēs apzināti varam vadīt. Kādas domas cilvēki domā, kā viņi runā, kādos dziļumos šodien iet cilvēka dvēsele. To nedarīja ne mūsu omītes, ne mūsu vecāki, bet to daram mēs šajā laikā. Pat jaunieši, mani pusauģi, viņi runā tik dziļi, viņi spriež tik dziļi. Es domāju, jā, cik bumbiņi, es tavā vecumā pat ne pusi tā nedomāju. Tātad šis laiks ir tāds, un tas, draugi mīļie, ir arī mūsu dvēseles uzdevums šajā laikā. Mēs, kas šajā laikā dzīvojam. Mēs vairs nevaram atļauties virspusēji skriet pa savu dzīvi, nepievēršot uzmanību niansēm un detaļām. Jo tās ir tās, kas runā. Un tās ir tās, kas veido šo dzīvi. Šīs dzīves noslēpumu. Un mans uzdevums, dzīvojot šajā laikā, esot arī kā dvēselē šajā laikā, ir izzināt, pētīt, uzzināt sakarības, noslēpumus. Man ir interesanti tajā. Man ir interesanti tādu dzīvi dzīvot. Man ir interesanti tādās sarunās būt ar vīru, ar draugiem. Un es atklāju to, ka es nevaru bez tā dzīvot. Man tas rada tādu kaifu. Tāpēc arī tev, mīļais draugs, ir lietas, kas tev ir tik interesantas šajā dzīvē, ko tu dzīvo. Un tas arī ir galvenais tavs un mans dvēseles uzdevums – saprast to un atļaut tā veidot savu dzīvi. Un tad mēs noķeram noslēpumu. Mēs noķeram, ka mēs esam laimīgi. Ne no mantām, ne no lietām, bet no tā dzīves veida, ko esam paši radījuši. Un tad nav vairs vainīga ne mamma, ne omīte, ne bērnība, ne vīrietis, ne problēmas, ne veselība. Viss atrisinās kā tādā pēļu smukā ķēdītē. Katra nostājās savā vietā, un visa dzīve sāk ritēt pilnīgi citu gaitu. Tā es to novēroju, tā es redzu šo laiku, un tā es pati veidoju savu dzīvi pa šiem gadiem. Tāpēc, draugi, šis nav guru laiks, kad ir viens visgudrākais zinātājs, kurš pateiks, kā ir jādzīvo. Tas nav iespējams. Šodien katram vienam ir jāatklāj savs veids, savs modelis, man gribas teikt, savs kanāls, kā tu tver informāciju šajā dzīvē. Un tas ir tik īpaši. Man pat gribas vārdu lietot sakrāli. Sakrāls ir kaut kas svēts, kaut kas īpašs, jo nav viens modelis, tas nav iespējams šodien. Nav iespējams. Tādā laikā mēs dzīvojam. Un vakardien saņēmu ziņu
Un no vienas meitenes Instagramā, kur man uzrakstīja, viņa saka, es šobrīd esmu apjukusi. Es nedzirdu sevi, es nevaru saprast, kas ir kas. Man liekas, ka mana galvā ir putra un manā dzīvē ir haoss. Ko man darīt? Un foršs jautājums bija, vai man aiziet pie terapeita, vai man nopirkt tavu projektu, iziet no prāta būra? Un man pavisam ātri ir atbilde. Tās ir divas atšķirīgas lietas. Tas nav viens un tas pats. Un tāpat laikā abas divas var tavu dzīvi papildināt. Un man viņai bija, pat nezinu, vai tas bija padoms. Es tā brīvi teicu, klausies, tās ir divas atšķirīgas lietas. Jo webināra ieraksts iziet no prāta būra ir informācija. Informācija, ar kuru tev ir jādarbojās. Tas ir kā apsēsties un ēst. Tev būs viņa jāsagramo, bet, ja tu zini, ka tu vari iegūt savā īpašumā vērtīgu informāciju, tā informācija izmaina tavu informatīvo lauku. Un tas ir tas, kas vada visu mūsu fizisko ķermeni un dzīvi. Mans uzdevums ir šeit nodot vērtīgu informāciju, kas izmaina dzīvi. Tieši tāds ir kvantu lēciens projekts, kurš pagāja. Un tieši tāds ir arī projekts Iziet no prāta būra, kurš šobrīd ir pieejams ierakstā. Jo, mīļie draugi, man ir dažas tādas frāzes no šī projekta, kuras es jums gribu nolasīt. Apzinātība atnāk automātiski, kad tev ir zināšanas, jo tavā laukā ienāk tāda informācija, kas atmasko melus, un automātā tu esi apzināts, un viss spēks nonāk tavās rokās. Un zināšanas nav, viņš bišķi nodrās termins, jo viss apkārt stāsta, kā pārdot zināšanas. Tev tas ir jāievieš dzīvē. Tad tam ir vērtība. Un tad tas dod tev spēku. Šajā projektā Iziet no prāta būra ir tādas tēmas kā atšķirība, kāda ir Zemes dabīgā un mākslīgā matrica. Draugi, šī viena daļa no šī webināra kādreiz pirms vairākiem gadiem izmainīja visu manu dzīvi. Kad es sapratu to, kas šeit notiek, un šajā projektā Iziet no prāta būra ir tādi pamati. Pamati ABC, lai tu sāktu saprast, kā pašai vadīt savu dzīvi. Jo šodien modē ir aiziet pie terapeita, kurš it kā mani izglābs un palīdzēs. Bet tāds nav šīs dzīves uzdevums. Tāds nav uzdevums tev kā dvēselē šeit uz šīs zemes. Priekš kam tu te esi atnākusi? Meklēt glābēju? Man gribas teikt, what the fuck? Vai tā vērts ir dzīvot šo dzīvi? Kaut ko ciest? Par kaut ko ciest? Visu laiku turpināt radīt tās ciešanas? Un meklēt, kurš man tajā visā glābs? Nu, padomā, tāda ir cilvēka jēga? Es saku, nē. Nē. Tāda nav un nevar būt mana jēga, kāpēc es esmu šeit atnākusi. Es esmu atnākusi šeit kaut ko jaunu uzzināt, izzināt. Priekš kam mēs nācām uz šīs planētas Zeme? Kāpēc šeit ir tik interesanti atrasties jebkurai būtnei no jebkuras civilizācijas? Par to es jau sāku stāstīt šajā webinārā. Draugi, tālāk, viena no lielākajām problēmām, kāpēc mēs meklējam palīdzību, ir veselība. Cieši fiziskais ķermenis. Tad, kad ir nesakārtota šī vide. Un šajā webinārā es skaidri parādu šo miedarbību. Kā veidojas slimība, kas ir mentālā veselība, pamatus par nervu sistēmu. Jo tad, kad tu to saproti, tu sāc sevi vadīt un pārvaldīt šo sistēmu. Ja tu gribi, un tas bija ļoti forši mums šī saruna, ja tev atkal vajag glābiņu, ej tālāk, ej gar manīm.
Es neesmu glābiņš. Es esmu informācijas avots. Es nododu tīru informāciju, sagramotu, kas manā dzīvē joprojām rada lielu spēku, lielu jaudu, un es esmu tā izveidojusi savu dzīvi, un tas ir tas, ko caur mani var dabūt. Bet es nevienam neesmu glābējis un netaisos tāds būt, jo tikai mēs paši varam sev palīdzēt caur izziņu. Šis laiks ir par to, mīļie draugi. Nav karš, nav bats, nav jāstāv garā rindā pēc desas un zābakiem. Ir cits laiks, tev ir iedots viss, bet tev ir jāsatver šajā laikā svarīgākais. Un tas ir saprast tas, no kā tu sastāvi un kā šo visu sistēmu vadīt pašai. Jo nemitīgi katru dienu mūs kāds grib vadīt. Tas ir trauksmes, kas ir numur 5 top vispasaules slimība. Depresija, trauksmes, raizes, rūpes, viss tur ir apakšā. Visi tagad no tā cieš. Kāda kāpēc? Par ko tu nemitīgi satraucies? Un to nevar palīdzēt izdarīt ne psihologs, ne terapeits. Tev ir jāatklāj pašai, no kā tu nemitīgi satraucies. Kas ir tavs trauksmju izsaucējs? Un tur es varu palīdzēt. Tev parādot, atklājot, no kā tu sastāvi. Bet tālāk jāanalizē būs tev. Tālāk ikdienā lēmumu būs jāpieņem tev. Mīļie, un tā ir šī dzīves laika burvība. Mēs neesam vairs mazi vadāmi bērniņi, bet pieauguši cilvēki, kuri var paši izlemt, ko viņi darīs savā dzīvē. Super laiks, kurā mēs dzīvojam, un super vecums. Tūdz teikšu taisnību. Nenošķaudījos. Un šajā webināra ierakstā ir tas, kas nenovecos nekad. Tā informācija, kas tur ir. Vēl 10 gadus uz priekšu viņa būs aktuāla. Un mēs nemitīgi dzīvojam šeit. Un es parādu ļoti, ļoti skaistu, sauksim viņu par tehniku, kā dzīvot savā sirdī. Kā sākt sadzirdēt savu sirds telpu. Un tad, kad tu klausīsies to, ej aiz terminiem. Jo, mīļie draugi, mēs esam jau uzkačāti gan reliģijā, gan ezotērikā, gan psiholoģijā, visās lietās, ko mums šodien māca. Mēs jau mākam runāt viens ar otru gudros terminos. Mēs visu kaut ko zinām, bet nihuja nesaprotam, ko tas nozīmē. Tāpēc, klausoties šo webināru ierakstu, tev ir jāiet aiz terminiem. Un tieši tā tur būs viena tāda sirds prakse, kas man ir atvērusi jau daudz gadus atpakaļ komunikāciju ar sevi. Ko šodien vajag? Dabūt komunikāciju ar sevi. Un to es parādu un pastāstu šajā webinārā. Un tu sapratīsi to, ka sirds ir dzīva būtne. Un nepievērst tai uzmanību ir nedzīvot vispār. Tāpēc arī rodas hauss šeit, jo mums nav kontakta ar sevi. Un neviens neatnāks un neizglābs un neizveidos tev kontaktu ar tevi. Tu saproti to? Nav iespējams. Nav iespējams. Tāpēc muļķīgi ir turpināt ticēt šai idejai, kur šodien mums ir iezīsta no visām pusēm. Tālāk, mīļie draugi, šis webinārs iziet no prāta būra ir smalki par to, no kā sastāv mūsu smadzenes. Man ļoti patīk likt klāt zinātni, fiziku, kvantu fiziku un parādīt tev mūsu fizioloģiju. Jo, ja mēs nepārvaldam sevi un nezinām, kas mūsu iekšā notiek, kā veidojās domas, kura puslode par ko atbild, tad mēs esam vadāmi dzīvnieki. Piedod, bet atklāti. Mūs var vadīt kā dzīvniekus ar visu veidu trauksmēm. Bet tad, kad tu saproti un apzinies, kas tev kur ir ieslēdzies ķermenī, tu spēj tulkot, volā, tu sāc vadīt sevi. Tik vienkārši. Tur es runāju par galvas smadzeņu struktūru, vienkārši saprotamā valodā. Es tev arī parādu, kā sev pašai palīdzēt ar savām rociņām. Mēs katrs viens esam sev savs dziednieks, savs guru un savs skolotājs, tad, kad mēs iemācamies sevi dzirdēt. Tad, draugi mīļie, viens no pētījuma objektiem, šīs prāta būris radās pagājušajā ziemā, ne šajā, vēl pagājušajā, kad es tur padalos ar to, ko es biju atklājusi jau pirms tam kādu laiku, un man ļoti patīk. Es tur stāstu tev par pazīmēm, ka domas nav tavas.
Iedomājies, kad viņas ir un kad viņas nav. Tās ir konkrētas pazīmes. Un kā sevi vadīt, kā sevi pārslēgt un palaist tās domas, kas nav tavas. Līdz ar to tur ir vesels mehānisms, smalks un super vienkārši un ātrs. Un es pat stāstu, kā es to daru mašīnā pie stūres. Kā es tā, čik, šits nav mans, šits nav par mani. Un pārslēdzos uz tām domām, ko es pati gribu domāt un vadīt. Tas ir vienkārši, tas tiešām ir vienkārši. Un tur jau būs ievads šajā webinārā par psihi, to, ko mēs paši varam vadīt, par emocijām, par vārdiem un par dusmām. Mīļa draugi, jo apgaismība iestājās no veseluma. No veseluma. Nevis no tā, ka mēs sēžam kaut kādās svētās pozās, bet no mana iekšējā veseluma. Kā dabūt savu veselumu? Saprast, no kā es sastāvu, kas ir manī iekšā. Un pie tā nav smagi jāstrādā, ir tikai jāuzzina. Un tā informācija jāmāk pielietot, ikdienā trenējot. Viss. Viss ir super vienkārši. Vienkārši jāuzņemās ir atbildība pašai par sevi. Ja tev šis interesē, es atstāšu linku zem šī video, jo, draugi, šis webinārs ir mana dāvana tev. Viņš maksā kapeikas. Tiešām kapeikas. Reizēm liekas, Agnes, kauns tev ir atdot to informāciju par tādām kapeikām, bet es priekš sevis biju nodefinējusi un sapratusi, ka tā ir mana dāvana. Mana dāvana, lai cilvēki šajā brīdī, šajā laikā, kurā mēs dzīvojam, var atmosties, var tā kā, tas vārds jau ir nodrāsts, labi, laid to gar ausīm, ka tev ir iespēja sevi iedziļināties un dabūt šīs zināšanas, kaut par kādu mazu naudiņu. Jo tad tālāk pēc tam jau var iet dziļumos, un tas ir projekts Kvantu lēciens sievietes labsajūtā. Bet par to ne šeit, citā reizē. Un es vēlu, lai tev ir brīnišķīga šī diena. Ja tev ir kādi jautājumi, tu vienmēr vari mani uzmeklēt, gan rakstot šeit, gan jebkurā manā sociālā tīklā, un droši piesako manam bezmaksas kanālam Telegram, kur ir vērtīga informācija. Un tiekamies atkal drīz. Lai visiem forša diena. Atā!